Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 12. nedēļas lasījums. Otra diena. Parādi un pastāsti. Mīcot mājas pie ugunskura, Naomija smaidīja un dungoja. Viņai joprojām pietrūka vīra, bet viņa zināja, ka Dievs ir ar viņu. Dievs atkal bija piepildījis viņas māju ar smiekliem. Nu, šai namā dzīvoja 5 laimīgi cilvēki. Abi Naomijas dēli bija apprecējuši jaukas jaunas sievietes. Viens dēls apprecēja Ruti, bet otrs Orpu. Smalcinot miežus uz malšanas akmens, Rute pabīdīja matus prom no acīm. Orpa bija netālu, slaukot un purinot putekļainos pārklājus. Sievietes smaidīja, klausoties, kā Naomija gatavo maizi un dzied svēto rakstu dziesmas. Viņu mājas vienmēr bija miera un mīlestības pilnas. Katru dienu Naomija parādīja savai ģimenei Dieva labestību, viņas draudzīgie smaidi, maigie vārdi un pārdomātā rīcība parādīja, ka Dievs ir mīlestība. 1. Jāņa 4.16. Turklāt Naomija stāstīja brīnišķīgus stāstus, patiesus stāstus. Viņa stāstīja par radīšanu un par Noa un plūdiem, Ābrahāmu, Jāzepu un Mūzu. Bībele saka, ka arī mums vajadzētu stāstīt citiem stāstus par Dieva mīlestību. Kad mums tas būtu jādara? Izlasīsim 5. Mūzus 11.19. Un māciet tos saviem bērniem arī tad tos pārunādam savā starpā, kad jūs esat atsēdušies savos namos, kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un ceļaties. Naomija arī ar prieku lūdza Dievu. Jaunās sievietes nekad nebija dzirdējuši tik mierpilnas, pateicības pilnas lūgšanas. Tas nebija veids, kādā moābieši pielūdza savus elkus. Ne pavisam ne. Naomija runāja ar savu Dievu tā, it kā viņš būtu tās labākais draugs. Šajā mājā viņas atrada piederību. Bija tik jauki būt daļai no šīs laimīgās ģimenes, kas mīl Dievu. Rutei un Orpai patiešām patika būt daļai no šīs laimīgās ģimenes, kura ļāva savai mīlestībai spīdēt Dievam par godu. Mani interesē. Kas tev visvairāk patīk svētbrīžu laikā? Kuri Bībeles stāsti ir tavi mīļākie? Dziedāsim atmiņas panta Mateja 5.16 dziesmu. Tāpat, lai jūsu gaismā spīd, ļaužu priekšā, kad tie ieraugā jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Tāpat, lai jūsu gaismā spīd, ļaužu priekšā, kad tie ieraugā jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Mateja
laiks lūgšanai. Paldies, mīļais Dievs, ka Tu tik daudz labu dari mūsu dzīvē. Paldies par labajiem darbiem, ko varam darīt, par labajiem vārdiem, ko varam pateikt citiem, un dzirdēt no citiem arī labus vārdus. Par to no sirds es pateicos Tavā vārdā, Jēzu. Āmen!